Vasarī pazudušo pādu retrospekcijā. Tīkšā mans draugs ir ceļabīdrs Edisons. Itai nebūs. Būs. Itai. Kur robeži socios, kod jos sastoj mums. Kur ves mūs uz ceļš, kur jauns nožogojums. Jūtītās nosveicinoti 4. un noslēdzošajā pazudušo pādu retrospekcijas spēc epizodī. Itūreiz būsim tīpat Dubnas upes krostūs, kur jūsus jau gaidēja sveicinoja jauko sīvīte no Nīdermuižas parapējis. Kū jai lobu mūsim pastuostīja, ideļ kam bija gaužam vilusēs, ka Edisons navaida bazneic-kungs. Tū visu jūs varēsit uzzinot jau tivleņ pat. Mēs saprotam, varat arī latgaliski runāt. A jūs no kurīnis? Šodien, Višķu baznīcas tagad. Tie paši? Tepat, jā. Tepat, jā. Jā, bet tad bijām Īzvaltā, Pīdrojā, Visu pīrobežu Indrā. Jā, izgojam. mēs visu pīrobežu izgojuši, lai šeit, Kojam gojot? Mēs tā vairāk ejam kojam. Vairāk staigojam. Visu skaista baznīca ļoti, tikai nav kas īt. 6-5 cilvēki azīmā pa vīnam. Jūs? Jā. Katru mēnesi jokūpēs, jūļa mēnesi, man izgotis, esi kūpu. Bet pa cilvēkam vai pa ģimeņam? Pa solam. Pa solam? Jā. Sapratu. Labi. Un, jā. Lūdzu, baznīcā. Jā, sona. Visiem vislabāk pateik, kas te bija atbrauc no Prāļiem, no komisija, tas lielais olturs, itūs Uzola kongrīžams. Visiem pateik. Rībinu skaista baznīca, bet tie nav tāda mūžu gājuša. Jūs pirmo reizi laikam baznīca? Nīdermuižā pirmo reizi, jā. Paiši visam ugara slapņa. Tak mugursuma. Silts laukā. Aha, pazer pa soņiem. Ot tas olturs. Gaismu varat īslēgt? Zelts uz spēļu. Virzumi redzami. Gājuša baznīca. Tas ir mozoķīs centrālīs altārs, ko es dzīvi esmu redzējis. Jau parasti jau tur ir lielas svētbildes, bet ļoti, ļoti, ļoti skaisti. Tā, tur grīzumīgi tie kas, bet pa vidu tai tik ļoti pazecens ar ornamentiem un tāpat vidū nulīgi divmoti. Jā. Skaisti. Pīters ar povulu pa soņiem. Jā. Vai te centras arī trēsvīnība, eņģeļi. Jums arī bija sānu. Kas? Sonu vītes mužņīkiem? Nazonis. Tur ir moji skaitis, tur ir baznīcas, ir daudz tų sakmīnu palicis, ka sātis ir bijuši. Ir šita sātis blokus. Tik akmīnu vītes palikuši. Kad bija pēdējoreiz pilna baznīca itamā sātā? Pēdējoreiz. Zīmes svētkus. Bija. Jā. Vargaņi strodē? Nā. Upi? Ar savu brauc. Jo saimniece brauc. Žāl. Gribēju paspēļēt.
Motors nestrādāja vai vienkārši? Es nezinu, kas tur. Var aiziet apsavērt. Nu, ej. Labi. Oi. Paitīņi neīt. Patīņi tu eit. Apsažāloj par mums, nu vai nav brēņīgi. Māmiņa mūsu kreitamies pret tevi. Osoros lūdzam, visu celts pie sevi. Tā, šai ītis nestrādē. Riči, pamēģināsim, jā. A kas jodara? Obēji? Obēji. Pumpē. Tā, pazaviersim, kas tas strādā. Vai vispār strādā. Tā, stop, es kaut ko pazavieršu. Tā, kaita. Opā. Viņš strādā? Strādā. Davai, aiziet, Ričard? Nē. Ītis nestrādāja. Tāži nestrādāja. Ātris sažālēja par mani. Labi, lai paliek izpēc. Tādēļ, ka jums visu laiku ir jopumpai gaisa ar rūkumu. Īte nav vajag nekādu sintezatorus vēst vekur. Jūs strādāju? Strādā. Nu, redz, tikūs taču skaņēja. Jā. Nu, ot. Jo, mok tikai apseit. Jā, viss ir kārtībā un nekrīt. Zvons. Tas ir zvons? Tas ir zvons. Visam vecajam varganam bija zvons, arī Varakļānu varganam bija zvons. Verīs. Prīstars soc, tīs ir kunga vārds. Un tu soc mīt pedāļus. Itaitis bija, bet jā, itis ir signāls pedāļu miņējiem, lai gan es nesaprotu, ja ir tik mazas vargans, kādēļ tu nav arī vienkārši vaļāra, načinai. Tādēļ, ka lielajiem baznīciem, kur ir vēl sīna pa vidu, tad tu neredzi nemaz mišu, tu pāravaņi īsīgs sok. Ite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no 9 reģistriem skaņ 1. Nā, vargans interesants, jo redzi, ka šis ir viens no kompaktākajiem. 135 stabuļas ir iekšā. 135. Nu, tā kā katrs reģistrs, katra stabuļa. Katrs reģistrs, katra stabuļa. Nu, fisharmonija stosti mani. Ko tu vari pastostēt? Ko te? Tas ir labs. Jā, es labi skaņu. Jūs mēs zaglonījot šogad arī šit? Nā. Es jau būs porstaigots, jā. Zvanu drīz vienu reizi izvaņāt? Nekas nazvana. Neviens nazvana? Nazvana vairs, kas ir. Būs. Jā, nu cik jums viss lauz? Hihi. Skaists. Jums bija 3 zvaņi baznīcā laikam. Pareizi saku. Pareizi. Ite, ka izvana baznīcā. Jā. Tas ir baznīcas zvans. Es domāju, kur zvana? Labi. Īsiem lēnā garā izlēju, bet ītis ir labs. Ītis ir arī interesants. Jums katru nedēļu noteikti? Kas? Mišs. Katru svādiņu. Katru svādiņu, ok. Šiem jau brāvistam 71 februārī bija. Jā, varētu būt. Nu, viss jau. Neko jau nevar saprast. Es paču, ka baznīcā siežu tītamā. Pirmajā rindī. Es neko nesaprotu, es kā reiz, bet te nav esmu baznīcā bijusi.
It arī izbrauc, koč 2 cilvēki vai 1 jau nogabrauc. Nu, tas labi, lai brauc citaižāk jau. Ja būs tik daudz tukšu baznīcu, būs kā ocajā krūgi Bet tumā. sāta tukša, itievo baznīcas. Hods baznīca ir galvenīs, lai nav tukšā. Ļoti daudz, nu nav jau tu prīsteru tik daudz, jo aizavieļai vīna vīta, kur dzējot. Ja tev ir 4 baznīcas, nu tad kur Ai, jāsaka. jūs nevarat mocētīs prīsteri? Nā. Jums ir tāds bolts, ka jūs pazvanījāt. Es domāju, ka mocēt to izskaidze. Nā. Man meitiņas porāk pateik, zin, ka. Mēķinis. Jā. Moršeņas. Vot. Jā, bet no atkal altārs ite ir Jā. piļņīgi citaižoks. Nu visur taču ir tos lielos glēznes un viss porēs. Ite. Skaista. Ļoti skaisti. Glezna vienmēr skaista patīk. Skaisti. Par to neviens nezastrēda. Nu, bet tiešām tik ļoti Jā. centrā divmoti brainīgi saliktu. Vērtēba tie. Ziniet, es atklāšot jums atciešu. Man gadi 2 taisa operācija, vienai acē bija kataraktu. Es palūku tikai verus, nu nevarēju 3 mēneši baznīca, jo, ziniet, spilgta gaisma. Es palūku verus, tad man cīši labi redzams, tad zīmai tī krivma nav tādu, jau visi lopus nugovuši. I porsa Kristus, i ot, visu redzu baznīca. Cīši labi redzama bija. Ot. Labi. Pasciesim jums lielu paļģis. Nu, ko visi kopā esi sveicinota? Jā. Aizīt Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Es esmu sveicinota Marija, žēlastības pilno Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavs mīsas auglis Jēzus. Kungs svētīja šo ceļu, svētīja cilvēkus, kuri nāk pie tevis lūgtīs, un lai šeit baznīca nepazūd. Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Būs labi. Jā, laimēsim ceļu. Paļģis. Līdz nākošajai reizei. Paldies. Kai pēdējo maizi skanceiti, mēs paņēmām labus ceļavordus no Nīdermuižas baznīcas i beidzamajiem spākiem dzisinojam iz prīšku Pelieču solas virzīnī. Mūsim aiz muguros bija pori pa 230 kilometri i prīškā vēl pēdējais viesturnīkai mužnīka Arvīda Turlā stosts par Arendolis muižu. Mēs atcerunam Arendolis muižā un vaicojums ir ļoti vienkāršs. Kas šeit par vītu un kodēļ šeit joprojām norit dzēvība? Nu, tā tas laikam sazagadījis, jo kādreiz šito zemes pīderēja infantijas pādiem vojvodam Jezupam Zībergam. Pat Zībergs ir paglabots Lieksnā, tad turisti nemaz nezin, kurā vietā, tādā nelielā pašā centrā kapličiņā, un tur ir plāksne poļu valodā. Būs izdevušiem burtim, kā savu mūžu veltīju Līvam, Cieļu baznīcas, špitalis, nu tos slimnīcas. Ja man pīderā tādas mūžas, nemaz skaitā arī Arendoli, nosautas, kādas 15 mūžas tad ir. Un 1803. gadā Jezupa Zīberga vienīgo mēti Izabela izgoja pie vēra pie Krāslavas grāfā
Mihala Plātera. Un cars Aleksandrs I atļuva viņam, pat cik nebija mantinieku, izveidot jaunu dzimtu Plāteru Zībergu cars Vītrini. Tas tā nebija vienkārši, tur viss Eiropas galms arī apstiprino galmi. Bet tikai ar tādu nosacījumu, ja ir vērīšu dzimtes pēcnocēji, tad montojums paliek dzimtai. Ja tikai sievītis, tad montojums aiziet valstai. Bet Mihalam Plāteram Zībergam bija 15 bērni, 12 izauga lieli un pietika dālu, teiksim, un tie montojums viņam palika. Un arī uz mūžas turnē ir Zībergu Germuns. Pats Mihals Plāters Zībergs ir paglabots Patmaļu kopos Piļeiksnes, Izabela liels piemineklis, un tur apmēram 30 pieminekļiem ir čuguna lītī, un skotra ir masonu trēstīvus ar to acī. Tie vienīgo vieta, laikam Latvijā, kur tādi pieminekļi ir, pat cik es bija vienā ložā kopā ar Aleksandru I. Nu, nokušo paudzi monto Stanislavs Plāteris Zībergs. Es biju Viļņas vicegubernators, Borhovais baznīcu piescēļa, arī Kalu piescēļa baznīca. Un jām bija 5 bērni, un es biju juridiskos komisijas vadītos Vitebs gubernī, kod zemnieku brīvlaišanu taisēja. Es iekšlietu ministram Valojam rakstāja ziņojumu, ka iztulkos latgalīšu valodā ir to brīvlaišanas to nolikumu, jo Peterburgā arī uztaisāja, bet ugunsgrēkā goja bojā latgalīšu eksemplārs. Un tīši Arendulis mūžā es rakstāju iekšlietu ministram 1861. gada 21. augustā, ka es ir portulkos kopā ar Celīnu Plāteri, portulkos to latgalīšu valodā. Un, diemžēl tas nav saglabājis, bet tiem, var sakot, tie bērni ir dzimuši dažādās vietās, sākot no Peterburgas, beidzot ar Frankfurti pie Mainas, un viena meita dzimusi ar Arendolī 1859. gadā, un kozu ceļojuma laikā Itālijā pie Lidu ezera nūslēja, jo atradīja šeit, uztaisīja jaunu kapliču Bebrenī. Tie jau paglaboja, tie ir paglabot Stanislavs Plāteris Zībergs, un jo 2 meitas, arī tie, kas nelaimes gadījumā goja bojā. Skaista kapliča ir, un nav arī izdemolīta, jo tos akmens plāksnes īmūrā sīnā. Un tad es biju jurists pēc izglītības Stanislavs, un jām bija tie 5 bērni, un pēdējais bija Andrejs Plāteris Zībergs, kurš to mūžu paplašino 1991. gadā, un apprecēns bija Lichtenšteinas princese Anna Dagmāra von Schallenburgu. Es ir 1928. gadā Beļģija kopā vieta jau nav zināma, bet jo sīvas prinču kopūs ir paglabāta sīva. Bārni nebija, jau gados apsaprecējās. Tie Plāteru Zībergu dzimta, protams, vairākas paudzes bija saistīta ar Varakļānu grāfu Mihala Borhu, jo Stanislava sīva ir Marija Borha, Mihala Borha mazmēte. Tā kā īta mūsu dzimtās savā starpā ir saistītie. Un sakarā ar to tādu rodobūšanu arī dzimtā iznieka palielam, izņemot jo broļi Andreja, kurš bija Bebrenis mūžas īpašnieks, 7 bērni bija. Un tīm arī tagad mantinīki ir, un arī es ar viņiem sazarakstos. Bet viņi šeit nebrauc, pat kopus arī nekūpa. Acīm redzot kaut kāds aizvainojums sakarā ar to mūžu nacionalizāciju un tam līdzīgi, jo arī diezgan mēs jūs arī saprotu, ka porak tolē jau 3 paudzes aizgošana to laika. 2003. gadā svinēja 200 gadu jubileju Plāteru Zībergu dzimta. Austrālijā bija ap 200 cilvēku sabraukuši. Ir slaveni arhitekti un politiķi ir Eiroparlamentā, viņas otrs ir. Tā kā tie dzimta bez pādam nav pazudis. Jā, par viesturi ļoti skaisti pastāstīt, bet par to, kā jūs nonācat šajā mūžā? Man laikam tas saistīts ar to, ka kaut kā bērnībā augum Alsuki mūžā, barona Wolfa mūžā bija tie. Un mēs bērnībā tur meklējām visādas pazemes ejas un tika atrastas tos pazemes ejas. Tamā laikā, tie 70. gadi bija
Tie dzīvītī cilvēki bija, kuri strodoši bija pie barona. Un tie muiži bija visa saimnistība, sazaglabojas ar visam oranžeriem, ar visu parks, ar tilteniem, ar tādam arkom. Bet, diemžēl, šobrīd ir nolaistā pūstā. Tur ir izvītots kaut kāds mocību centrs priekš cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Parks gojas būja, daudz kas izgrīs, daudz dzīvokļu mojas saceltas. Tas tā laikam tiem laikam bija palicis interese par to mūžu, un tāpēc mēs te meklējam. Kad 3 varianti bija Lielborne, Gaļāni un Ribiniški mūža. Arundaļu mēs nopērkam pēc to, ka bija reāli pretim īpašnieks reāls ar zemes gromatu. Tur visur pašvaldībai bija nevienam zemes gromatas, un arī viss bija iztirgots, ko varēja iztirgot, izņemot Rībini mūžu. Tur bija pans Kavinskis, tāds, kurš par reālu cenu tu pīsūļā mūžu pa 10 000 latu tamā laikā. Bet soka pašvaldība ceļt betona estrādi pretim mūžai. Es tad vienu reizi aizbraucu, pazavieros tur koncertu, redzēju tos vidējos, tos plenčus ar pudeļiem staigot tur, un es domāju, visu mūžu kautīs arī tur parkā, ja man neizturās dienu fiziski. Un tā mēs arī nopērkam šito jūtu. Te bija tāda nomaļā vieta, daudz maz parks bija, un, jo cilvēki nevar pierast pie to, ka, traucīta privātistisko tie apziņa. Es ir tur vicējis, es uzskatu, ka tie ir skola, jām ir tīsības, un jebkurā laikā, dienu, naktī īt, mums tas pats sākumā bija, bet tagad jau cilvēki jau mainījušies un sapratuši, ka tas viss ir, var arī apmeklēt mūžu, gostovsīt, bet tas viss ir jodara, laicīgi, iepriekš pīsakot vizīti un mūsu porēju. Par gostiem. Jūs sakat, ka iepriekš jāpīsaka tādā garā. Cik bieži šeit brauc cilvēki? Jāsaka, ka diezgan bieži, bet mums ir noteikti ir publika. Ja. Cilvēki, jūs arī, ja jūs viesturi interesējas braucat. Ja gribīs tikai vienkārši porguļāt, ja, es nekud šeit nebrauks. Brauc labi cilvēki un zinoši un izglītoti. Arhitekti bieži brauc un pīpaliet šūtu podsaka priekšā, kur mēs kaut ko, varbūt, palaižam garam. Bet par pašu atjaunošanu jūs tātad izavieļējat vairākam mūžam tikot pie šos, ja jau nebija tādā stāvoklī, kā ir tagad? Ja biedīgā stāvoklī bija, bet mēs arī konsultējāmies daudz ar arhitektūras viesturniekiem, ar Zviedrānu Juri un citiem, kuri jau bija sākuši kaut ko darāt tamā jomā, un seminārus apmeklējām, paši vicējāmies, gan krosošanas, gan āderēšanas seminārus, un kā pieredze roda jau 25 gadi pagoši, tur, kur mēs esam krosoši, nav vajadzības atjaunot, nav nekāda problēma. Iekšā ir ļoti daudz dažādu gan priekšmetu, gan gromatu. Tas ir tāds kā visa mūža darbs, vai tas ir pēdējo 10 gadu hobijs? Nā, tas ir visa mūža darbs par to, ka es ar viesturi sāku nozadarboties jau no 10 gadu vecuma. Man interesē stosti, senču stosti, piesim, ka tie veči sazalasējās tur bērus vai vēl kādus pasaukumus, un tad cilvēki, kas bija pārdzīvojuši, viņiem citas runas nebija tikai karš vai kaut kas tāds. Man tā pazaveicās, ka Maltas vidusskolā, kur vicījos, viesturi skolotos bija tāva dienesta biedris, un es mani tā kā es goju pētim, un es mani ielika par viesturisto pulceņa vadītoju. Un tad es jau turēju skolas muzejām, mēs vocam materiālus tamā laikā, nesēšu tur. Kas bija tamā laikā, vēl diezgan daudz no mūžām bija palicis. Ja. Tas pašs Rozentavas mūžas, dokumenti, papīri un viss kaut kas tur Rozentavā ražoja, gan krējumus, tur iz Francijas siltā un etiketes bija viss kaut kas. Un mēs to visu skolas muzejam devām. Bet, diemžēl, mums tāda skola ir, kur ir saglabāts. Un jums neliekas, ka par viesturi vispār vairs neinteresējas cilvēki? Jo vidusskolas priekšmetiem ir tā, ka atsijotāk. Jā. Tagad vairāk tāda arī tie viesturi uz nacionalismu ir tāda, un viesturi sākos ar 40. gadu okupāciju praktiski, jā. Tiek pietietā tīši, agrāk, kas bija, tā kā, kā neskatāt, tamsī poļu laiki. Latgalis viesturi visu tamsī poļu laiki. Teiksim, tiek izdotas markas par Hurzemes hercogiem un monētas izdotas, jā.
Es neesmu redzējis Nīnu Markuļiņu monētu par, ka būtu Iezupam Zībergam pāriem vojevodam būtu izdota, jā. Es tāds pats bija hercogs, tituls, vojevoda, tas pats hercogs bija, jā. Nav neko, tumšie poļu laiki viss, jā. Kurzeme, jā, mēs tur, bet Latgaļa tiek apītā arī viestuviskā ziņā, un arī, teiksim, šobrīd visi arhīvi ir Vitebskā, Minskā, zinu, ka Minsku porvasti. Jo, kamēr bija labas attīcības, bija īspējas tu savokt Latvijai, kamēr, bija draudzīgas attīcības, 91. gadā. Bet, acīm redzot, politiska apsvērumu dēļ, lai, lai mazāk zinātu viesturi, tad vieglāk vienkārši tautai nav viesturis, tad jau vienkāršāk īstostāt, nekas nav, jā. Latvijas arhīvos tikai no 20. gada kaut kas ir, fragmenti kaut kādi. Puses arhīvs tur ir mūsu Latgaļas. Diemžēl. Un tagad ar tiem pārējiem notikumiem tie vispār nav nekāda cerība vispār kaut ko dabūt. Nav jau var, diemžēl. Šis ir Kopurijs, Korobeņi, Ocki Alvi. Pirmoreiz ir. Otrā daļā citaižokā. Pie manis ir, es stostīju par tiem malniem kuzāriem, da? Par ko jūs? Kas Gumiļovs, kad man pulkā dīņo. Jā. Reigā ir izdots pesēnika 20. gadā Malnūs kuzāri. Interesanti, ka tie Malnūs kuzāri gimna ir cauri pilsētas vecajiem vārtiem vienāk latviešu slēmā pulks. Nušpeko Malnīm kuzāriem tu maladēji. Vārdzētu pazavērties etamos pesēnikā. Jā, tie Malnūs kuzāri. Vienkārši vārdi ievedī. Citi vārdi. Tas ir normāli. Jā. Pasaki man, kas par dzīvi. Es visu neatceros, bet čūči, mūni, vēlīs pāns, lai tev jau visam tikai latgadīšu šūpu dzīsmu. Vai arī pilns ir Sofiju kalns, kalns, spordzējumots, tik daudz, šodien to viss ir arī, tikai. Es saku, šo pesēdīgu pazīmēs, tas ir unikāls uzparis. Ko jūs domājat par latgalīšu valodu, par kultūru? Kodēļ mēs jau dzieržam ratāk, vai mēs jau nedzieržam ratāk? Es domāju, ka 100 gadi pat vairāk jāatsaukt no drukas aizlieguma, vairāk ir, jā, bet tas drukas aizliegums tamā laikā tā neizspaido, jo ģimeņos to līto valodu vienalga, jā, mocījā motis to visu, un tāpat tos pēc potaru grāmatām. Un arī viena pozitīva varbūt nozīme tam ir drukas aizliegumam bija, ka naigo marksistisko literatūrā iekšā. Tikai svātī raksti. Nesamai to. Baltīšas samaito, jā, tas pats Rains ar Čemodanim veda no Šveicis komunistiskas partijas manifestus, jā, druko. Nīli izdevuma latgalīšu valodā neredzēsiet tūs godu marksistisku literatūras. Tī 100 godi Ulmaņa laikā, kad 536. gadā, kad valsts valodas likumi ievīsā, drausmīgas stropis bija par runāšanu publiski latgaliski, jā. 1000 latu naudas sūds vai 6 mēneši cītumā vai obi stropis kopā, jā. Par runāšanu publiski. Tas nenozīmē, ka ģimenī, bet kaut kur īstodīja. Skaidrs, ka tas ir atstos, un ar padomu laikos arī bija drukas aizliegums, jā. Es nevaru izdomāties skolā, piesim, kas Maltā vidusskolu beidža, ka es ieejam skolotu uztabā, tur, un piekšņi visas valodas skolotu latgalīšu starpā apklust. Jā, uzreiz. Viņš prasa, ko jūs gribējāt, jā. Lai gan es dzirdēju, ka latgaliski runā skolotojs, jā. Nadod Dievs, kāds, uzprasēt ar skolotājiem latgaliski kaut ko, jā.
cauri nozīmīgs. Apmēram tā. Bet starpbrīžus mēs runājam latgaliski vēl 77. gadā. Un kas runo baltiski mēģino, jo aizvede tur aiz stūra, jā. Otri parunāja, jā, arī pors vārdus beidza runāt, jā. Nu jau ir vairākas skolas Latgaļā, kurās vuicē latgalīšu valodu. Rogovkā i Ciblā noteikti. Jā, protams, ka pēdējos gados ir mainījies varbūt arī. Jā, redz, līdz 20. gadam Latgaļa dzīvo pēc parašu likumiem, jā, pēc Lietuvas statūta būtībā, jā. Te cara patvaldība aizajaucās, kā tas te iekšlietu ministrs Stalipins cara laika sacā, jebkurš cara likums atsadurās kā ar mītu pret kūpīnis, pret tos vortiem, jā. Naņem vārā vienkārši, dzīvo savu dzīvi. Jo pirms bija ticība, jo tāds tautības tāds nebija aktuāls. Ticība bija. Mēs sakām, mēs katoļi. Tie Luteri, jā, pori. Tie Luteri vai kā jūs saucā. Čukņi, redzito tā. Manīs te prosa saka, no Madonas puses saka, baznīcas grāmatā tautība ierakstīt čuknā, kas tas nozīmē. Es saku, tas, kas aiz aizvīkstis, visi čuknā. Jā, čukņi, tieši tā, mēs jau tagad sētamies čukņi. Jā. Bet aivīkste, tas arī ir tā interesanti, ka, tagad jau pēc tiem jaunajiem Latgala ir pabeidēta uz itu golu. Aivīkste jau vairs nav tā robežu. Jā. Diemžēl, vai par laimi? Gribuši pasēt, ja nav, tā nav. Ja nav, tā nav, ko tur vairs? Jā, ko tie vairs. Labi, kā ir. Ar varu jau nav spīst, latgalīšu valodu neko. Ja jau nav, tā nav, un nav ko spīst arī, jo tikai dabūsi pretim naidu, jā. Pašapziņā galvenais vajag būt un pīteikt, ka tu pats tāds esi, ja naņem vārā nevienu, jā. Runāju savu, un arī, ja manis cilvēki brauc, es runāju latgaliski, reti kurš kaut ko tur tā zina, bet arī parasti portulka, daudz latgalīši brauc no Reigis, jā. Un tā kā nekāda problēma nav beidz ar to, kas pēc runāju latgaliski. Nav bijis līdz šim laikam. Bet, pamazām es domāju, ka viss tā vēršās uz labo. Kas jau grib, tas grib, kas negrib, to varu nekādā gadījumā nedrīkst spīst. Vēl spēļņas. Breņēga mūža turpināja darīt, sauciet gostus, reikojot koncertus. Jā. Man arī bija patīkami izapazētīs ar tādiem, kas nesankoja vēl, nofiksēja to, kas vēl bora palicis Latgalī, no vecos Latgalis. Jau pēc gandrīz 2 gadiem
Mēs kai treikuļeņi laižam toļok. Nāsam dasīti pis Litas. Ziemeļlatgolai Dīnvidu austrumu sēlija. Tos ir mūsu nokumus, pīturus. Eisten, itas vaicojums daži nav par mani I Edīsonu, bet gan par itū. A kaidas pīturus būs tovejos. Dzēvi. Dzēvam.